Doties lidojumā piedāvā Novatūrs. Šodien raidījumā skatieties, robežsargi ar helikopteriem no purva izglāba 5 cilvēkus. Esošie robežsardzes helikopteri sev pilnā mērā ir attaisnojuši, tomēr nu pienācis laiks floti atjaunot. Iepazīsimies ar skolēniem, kas mācās būvēt lidmašīnu, viņiem tas sekmīgi arī izdodas. Ir parādījušās jaunas, neparastas versijas par to, kādēļ 13. novembrī notika traģiskā lidmašīnas katastrofa, kas aiznesa 2 cilvēku dzīvības. Bet noslēgumā, kā ierasts, konkurss. Esi uzmanīgs un tiec pie balvām! Ir prieks jūs sveikt jaunā darba nedēļā, kad kā ierasts pie jums dots arī jaunais raidījums Lidojuma plāns. Šajā reizē raidījumu sāksim ar aktualitātēm no valsts robežsardzes. Proti, kopumā šajā gadā valsts robežsardzes aviācijas pārvaldei ir izdevies glābt 6 cilvēkus. 5 no tiem vēl pavisam nesen izdevās izcelt no purva. Valsts robežsardze ir apmierināta ar paveikto un atzīst, helikopteri, ekipāžas un pārvalde kopumā ir strādājusi lieliski. Un tomēr, lai cik labi būtu helikopteri, vienu no tiem jau tuvākajā laikā ir paredzēts nomainīt pret 2 no Somijas aizgūtiem. Kam tas ir nepieciešams? Pirmais helikopteris tika dāvināts 2002. gada no Somijas robežsardzes. Un jāsaka, ka tieši Somijas robežsardze palīdzēja apmācīt gan tehnisko personālu, gan arī lidojošu personālu. Un tomēr šis pirmais helikopters ir jau 40 gadu vecs, lai arī savu dienestu robežsardzē tas veids godam, tostarp palīdz arī glābt cilvēku dzīvības. Strauji tuvojas laiks, kad helikoptera tālāk izmantošana būtu iespējama vien veicot pamatīgus kapitāla ieguldījumus. Helikopteram tuvojas attiecīgo rezerves daļu resursu beigas, un viņa remonts izmaksās dārgi, vai tam būs budžeta līdzekļi, nav zināms. Tieši tādēļ robežsardze ir lūgusi šā gada valsts budžetā rast līdzekļus 2 helikopteru iegādēji. Noskatīti ir tāpat līdz šim Somijas robežsardzes rīcībā esoši helikopteri Augusta Bell 206B. Sākotnēji tika pieļauts, ka darījuma summa varētu būt līdz 1,5 miljonam latu. Šobrīd cena gan ir būtiski kritusies, un kas svarīgākais, lai arī abi noskatītie helikopteri tāpat ir jau vairāk nekā 30 gadus veci, to resursi jau ir atjaunots. Helikopteri, kurus mēs plānojam iegādāties, viņi izgāja modernizāciju, viņiem ir mainīti vai atjaunoti galvenie komponenti, un tas nozīmē, ka helikopteri iespējams izmantot vēl ilgstoši, bez lieliem ieguldījumiem. Viņi kardināli atšķiras no tā helikoptera, kas mūsu rīcībā tagad ir tieši resursu ziņā. Un tāpēc tieši šis darījums arī būtu izdevīgs. Otrs moments, runājot par cenām, uz šodien dienu jau zināms, ka viens helikopters varētu izmaksāt līdz 250 000 eiro, otrs līdz 350 000 eiro, atkarībā no ražošanas gada un esošā resursa. Līdz ar to var ar pilnu pārliecību paziņot, ka cena ir zemāka par vidējo cenu. Plānots iegādāt helikopters, kuru tips jau ir robežsardzes rīcībā. Respektīvi ir gan tehniskā apkopa, gan lidotspējas uzturēšana izveidot. Piloti ir sagatavoti un apmācīti, ir kaut kādas rezerves daļas, ir instrumenti. Teiksim, tad viņus ir iespējams uzreiz sākt eksploatēt. Un tomēr, lai arī šī ir pirmā reize, kad robežsardzes aviācijas pārvalde vēršas pie valdības ar lūgumu pēc papildus finansējuma helikopteru iegādēji, pati aviācijas bāze, kā arī tās tehnikas vienības tika pirktas par Eiropas fondu līdzekļiem, tāpat kā fondi tika izmantoti personāla apmācībai. Ziņa, ka robežsardze lūdz 1 miljonu latu, ir izraisījusi ažiotāžu, jo tikai par nedaudz lielāku cenu esot iespējams iegādāties 2 citas markas un modeļa, bet pilnīgi jaunus helikopterus. Pret šiem apgalvojumiem gan vajadzētu izturēties piesardzīgi. Atskanējušā cena 1,5 miljonus jaunajiem helikopteriem, tas ir populisms, tā ir deklaratīva cena, jo jāreķinas ar to, ka no jauna jāpērk instrumentus, jāmāca cilvēkus, jāmāca pilotus, un šie izdevumi var sastādīt līdz 50% no helikoptera vērtības. Īpaši Eiropas Savienībā, kur šādas klases helikopteris drīkst apkalpot tikai certificētas tehniskās apkopas organizācijas, lidotspējas uzturēšanu
drīkst kontrolēt. Pārskats certifikātu izdot arī certificēta lidospējas uzturēšanas organizācija. Teiksim, pilota apmācība īstenībā šajā gadījumā nav tas pats kritiskākais. Tos var kādā pilota skolā kaimiņu zemē sagatavot, bet teiksim, pie helikoptera iegādēm tas ir viens, ko skatās, kā es viņu uzturēšu, cik man izmaksās. Teiksim, un ja viss šīs organizācijas no jauna ir jāveido, jāsertificē atbilstīgi regulām, tad mēs runājam par vairākiem gadiem. Labākajā gadījumā, kad jaunu modeli var sākt apkalpot vai eksploatēt. Tas nozīmē, ka reāli izdevumi būs daudz lielāki un mēs patērēsim krietnu laiku. Tātad mēs nevarēsim reāli darboties uz robežas, bet nodarbosimies pašā sevi. Tāpēc šis solis, šis ierosinājums, viņš vairāk kārt ir izvērtēts, pārdomāts. Mēs ejam uz to, ka vidēja termiņa un perspektīvā arī ilgtermiņa uzturam savu gaisa kuģu parku un nodrošinām robežsardzes funkcijas izpildes nepārtraukumību. Var vien piebilst, ka robežsardzes aviācijas pārvalde, izmantojot helikopterus, katru gadu atklāja mēģinājumus valstī ievest nelegālas preces, kas vērtībā pārsniedz pašas pārvaldes gada budžetu. Tādējādi pārvalde savas pastāvēšanas nepieciešamību ir attaisnojusi. Tomēr ir paredzēts, ka papildus jau esošajiem pienākumiem ļoti iespējams te nāks klāt arī jauni. To labumu, ko viņi dod gada griezumā, katra gada griezumā valstī un sabiedrībai, pat ja izmēra skaitļos, ir lielāks nekā uz viņiem tiek iztērēti līdzekļi. Un mums, protams, ir arī plānos šo sadarbību turpināt un arī attīstīt, paplašinot zināmā mērā viņu funkcijas no meklēšanas uz glābšanas arī uz uzraudzības funkcijām. Jo mums, kā civilās aviācijas aģentūrai, savu lidaparātu nav, pārsvarā reģionālo biroju nav, bāzēti mēs esam Rīgā. Un, teiksim, un šie incidenti, kas šogad ir notikuši, un nelaimes gadījums pavisam nesen, kas ir noticis, liek mums tad arī pārskatīt, kā mēs esam organizēti, kā mēs strādājam, un tad mums plānos ir deleģēt viņiem arī zinām uzraudzības funkciju veikšanu. Gribas ticēt, ka par spīti dažādām negācijām, kuras pamatā gan izraisa nebūt neieinteresētas personas, valsts robežsardzei tomēr izdosies abus Somijas helikopterus iegādāties, un jau pavisam drīz tie uzsāks darbu valsts robežsardzē. Bet mums laiks pievērsties lidmašīnu būvei. Atminaties, pavisam nesen iepazīstinājām jūs ar 3 jauniem enerģiskiem rīdziniekiem, kas tepat netālu vienā no Čiekurkalnu darbnīcām būvē unikālu projektu. Viņi cer, ka kopīgiem spēkiem izdosies uzbūvēt pasaulē pirmo komerciāliem nolūkiem paredzēto 2-vietīgo planieri. Ja projekts tiešām izdosies, puiši cer, ka izdosies atgūt arī investīcijas, kas iepriekš projektā ir ieguldītas, kā arī tas atdzīvinās planierismu sportu Latvijā. Puiši ir daudzus gadus mācījušies augstskolā un ļoti labi zina visas tehniskās nianses, kas nepieciešams lidmašīnu būvē. Taču izrādās, lai sāktu būvēt lidmašīnu, nebūtu nav jāmācās ilgus gadus augstās skolās. To var darīt arī jebkurš skolēns. Šeit nodarbojās zēni, var nodarboties arī meitenes, arī tādi gadījumi mums ir no 1. klasītes līdz 25 gadiem. Un ko viņi te dara? Būvē lidmodeļus. Dažādas sarežģītības lidmodeļus. Šauka atnāk, iemācās strādāt, jāsaka, ir pat zīmolītes picēt, strādāt ar nazīti, bet tas arī viss piederīgs. To viss, pēc, ka strādā, ir koka apstrāda, metāla apstrāda, viss lidmodeļos. Lai uzbūvētu kārtīgu lidmodeli, jāprot daudz. Var sacīt, ka šī ir vieta, kur bērni un jaunieši spēlējoties var izaugt par aviokonstruktoriem? Pa spēlēšanās to grūti saukt, jā. Bez šaubām, ka viss, vai lielās lidmašīnas, vai mazie modelīši, jā. Lidojuma specifika tāda pat viņiem. Viss ir vienāds, kā saka. Tikai, ka tas ir liels aparāts un šis ir maziņš aparāts, jā. Varbūt pat šitas ir krietni sarežģītāks pret lielo. Lielās lidmašīnas, viņas ir vadāmas, jā, tur sēž pilots. Mēs lidojam brīvlidošas modeļus, kuri nav vadāmi un nedrīkst viņus vadīt no zemes. Un tas krietni grūtāk iemācīt to lidmašīnu lidot, tā kā tu gribi. Lai būtu lielāka skaidrība, Viktors arī nodemonstrē īstu brīvlidojošu lidmodeli darbībā. Tas ir pavisam viegliņš lidošanai telpā paredzēts modelis, kuru gaisā notur gumijas motors. Un izrādās, tas, kā modelis gaisā pacelsies un turēsies, lielā mērā ir atkarīgs no tā, kā gumija tiks savērta. Ir arī brīvlidojošie modeļi, kas paredzēti lidošanai ārā apstākļos, un gan vienus, gan otrus jaunajiem censoņiem šeit ir iespēja iemācīties būvēt un lidināt.
taču jauno tehniķu centrā ir arī pulciņi, kuros var iemācīties būvēt gan radio vadāmas lidmašīnas, gan arī planierus. Tāpat kā brīvlidojošo modeļu pulciņā, arī jaunajiem planieru konstruktoriem tiek mācīts nevien tas, kā lidaparātu uzbūvēt, bet arī tas, kā to pacelt un galvenais noturēt gaisā. Mēs jūtam vēju, bet bez horizontālā gaisas ir vertikālā. Un, ja planeris būs šita plūsmā, tad viņš var lidot bezgalīgi. Pasaules rekords lidojumu laika, modeļu lidojuma laika pieder ne lidmašīnai, bet planerim. 39 stundas. Un lūk, ko saka jau pieredzējušie lidmodelisti, kuri vispirms nodemonstrēs savus modeļus. Я сделал уже как 2 года, как уже год у меня точно есть такой планер. Он уже старый, но еще летает хорошо. Мы занимаемся еще моторными моделями. Вот, например, такие пилотажки, которые без мотора не могут летать. Šie abi jaunie konstruktori ar lidmodelismu nodarbojas jau 2. gadu. Iespējams, dienās kāds no viņiem kļūs par lielu lidmašīnu būvētāju, bet šobrīd viņi zina, arī pie lielajām lidmašīnām noteikti būs jātiek galā ar vienu ķēpīgu lietu, kas vispār visā lidmašīnu būvēšanā esot pati grūtākā. Самое трудное – это само крыло сделать. Там в моем планере очень много всяких деталей, их надо все склеить. Еще надо обтягивать, уметь. А так больше ничего такого трудного нет. Lai arī šodien viņi runā jau kā diezgan nopietni aviokonstruktori, arī viņiem vēl gadu atpakaļ viss bija jāmācās no pašiem pamatiem, turklāt jāmācās arī lidot, kas izrādās vismaz pašā sākumā notiek virtuāli, nevis reālos apstākļos. Protams, mēs mācām lidot vispirms uz simulātora. Bet, lai varētu lidot simulatorā, ir nepieciešams dators. Ja iepriekš te jauno tehniķu centram bija zināmas grūtības, tad šodien tās palīdz kliedēt Transporta un sakara institūts, kas centram uzdāvinājis ne gluži jaunus, bet teicamā kārtībā esošus datorus. Turklāt tie nav vienkārši datori. Viņi ir, ziniet, ar ļoti labu auru, tāpēc par viņiem strādāja mūsu studenti datorzinātņu fakultātes. Viņi ir labi, gudri. Kāpēc Transporta un sakara institūts kādam gribēja dāvināt datorus? Iemesls ir diezgan vienkāršs. Viņi strādā ar mūsu nākošiem studentiem. Mēs ļoti gribam viņam palīdzēt, tāpēc, ka mēs domājam, ka šitiem bērniem izaugs pēc tam lieli aviācijas inženieri. Bet vārds centra direktorei, tie datori vispār bija vajadzīgi, un ko jaunie lidmodelisti ar tiem darīs? Tieši priekš lidmodeļu pulciņu šie datori ir ļoti vajadzīgi, lai bērni varētu apgūt rasēšanas programmas, jaunas simulācijas spēles, lai mācītos lidot, un arī citām vajadzībām. Vienvārds sakot, datori bija vajadzīgi un turpmāk palīdzēs jauniešiem izaugt par īstiem aviokonstruktoriem. Bet, ja jūs iepriekš dzirdētais ir ieinteresējis, atliek vien piebilst, ka lidmodelisms nav vienkārši ķimerēšanās ar dīvainiem materiāliem. Tas ir sports, un katram, kurš šodien tikai mācās uzbūvēt savu pirmo lidmodeli, ir visas iespējas kļūt par pasaules čempionu. Tas ir tehniskais sporta veids, ja? Tāpat kā autosports, tāpat kā kartiņi, pieņemsim. Šeit arī notiek sacensības pilsētas, republikas mēroga sacensības, Eiropas čempionāts, pasaules čempionāts, pasaules kausa posms. Tā kā viss ir īstā. Turpmāk raidījumā analizēsim neparastu versiju par to, kādēļ 13. novembrī notika traģiskā lidmašīnas katastrofa. Tā iznesa 2 profesionālu lidotāju dzīvības, un tās apstākļi daudziem šķita neizprotami. Iespējams, atbilde būs rasta, bet noslēgumā, kā ierasts, konkurss. Esi uzmanīgs un tiec pie balvām! Savukārt nākamajās minūtēs mums jāatgriež pie traģiskajiem 13. novembra notikumiem, kad joprojām nezinām iemeslu dēļ eksāmena lidojuma laikā avarēja 2-motoru lidmašīna. Bojā gāja gan ārkārtīgi pieredzējis eksaminators, gan arī kursants, kurš turklāt jau pagājušā gadā bija saņēmis privātu pilota licenci un traģiskajā dienā veica praktisko eksāmenu, lai nokārtotu komercpilota licenci. Daudzi aviācijas eksperti joprojām rausta plecus neziņā par to, kā tik traģiski varēja beigties lidojums ar faktiski jaunu lidmašīnu, kuru turklāt pilotēja 2 pieredzējuši piloti. Pēc traģiskajiem notikumiem ar mums sazinājās astroloģijas doktors, Baltijas astrologu skolas direktors Valērijas Babājevs,
kurš notikušajam ir radis matemātisku skaidrojumu. Turklāt izrādās šāds skaidrojums ir rasts nevien 13. novembra notikumiem Bukultos, bet arī daudzām citām aviokatastrofām pasaulē. Katastrofas notiek ļoti īsā momentā. Atgadās kaut kas acumirklīgs un sekas ir nenovēršamas. Analizējot planētas stāvokļa ietekmi uz aviācijas katastrofām, bijām pārsteigti, atklājot, ka patiesi pastāv enerģetisko lauku samezglojumi. Lidmašīnai tajā iekļūstot, cilvēkam faktiski izslēdzas apziņa un notiek citas dīvainas lietas. Tas notiek uz momentu, uz pavisam īsu mirkli, bet šajā mirklī koordinācija pazūd. Enerģētiskie sablīvējumi veidojas krustojoties dažādu planētu radītajam starojumam. Šie sablīvējumi var būt pozitīvi, bet varbūt arī negatīvi. Taču ietekmi uz cilvēku un pat tehniku atstāja kā viens tā otrs, bet īpaši jūtama šī ietekme ir aviācijā. Lūk, mūsu priekšā ir Saules sistēma. Te ir Saule, un šeit mazā baltā lodīte ir Zeme, bet apkārt atrodas pārējās planētas. Tā ir diezgan interesanta sistēma, bet kas svarīgi, tā ir elektromagnētiska. Un atrodoties šeit uz Zemes, mūs ietekmē pārējās planētas, gan Sauli un Mēnesis, gan arī visas pārējās. Dažādu planētu starojuma krustpunkti veido sarežģītu zīmējumu, ko astroloģijā sauc par planetāro ainu. Ja planētas starojuma krustpunktā bija spēcīga negatīvā enerģija, mēs to dēvējam par negaisa mākoni, taču ir arī pozitīvie enerģētiskie samezglojumi. Zinot šo samezglojumu izvietojumu, var viegli plānot lidmašīnas pacelšanās un nolaišanās laiku tā, lai tas sakristu ar pozitīvās enerģijas sablīvējumiem. Bet, ja nolemjat lidot negatīvās enerģijas sablīvējuma laikā, jūs sevi pakļaujat papildus spriedzei. Analizējot katastrofas, jāņem vērā lidmašīnas horoskops. Ja izrādās, ka konkrētam laikam nelabvēlīgs ir lidmašīnas un reisa horoskops, plus ir negatīvās enerģijas samezglojumi, un papildus arī pilota horoskopā ir jūtama spriedze. Rezultāts var būt nepatīkams. 10 gadus esam analizējuši pasaules aviācijas katastrofas. To cēloņus un jāteic, apmēram 83–85% katastrofu ir notikušas pēc tam, kad lidmašīna ir ielidojusi planētu negatīvā starojuma samezglojuma mākonī. 10 gados veiktā dažāda aviācijas katastrofa analīze parāda, ka iekļūšana planētas starojuma negatīvajos enerģiskajos mākoņos it īpaši bīstami izpaužas lidmašīnai veicot dažādus manevrus, pacelšanos, nolaišanos, virāžas un tam līdzīgi. Turklāt parasti sakrītot šādiem apstākļiem, bīstami kļūst tie enerģētiskie sablīvējumi, kur sastopas 6 līdz 8 planētu starojums. 13. novembrī negatīvā starojuma samezglojums ir bijis 2 reizes lielāks. Analīze liecina, ka, ja veicot manevru lidmašīna ielido 6–8 planētu negatīvā starojuma mākonī, ir ļoti liela varbūtība, ka notiks katastrofa. Pārsteidzoši, bet 13. novembrī lidmašīna ielidoja 16 planētu negatīvā starojuma mākonī. Tas ir 2 reizes vairāk nekā pieļaujams. Gadās, ka negatīvais mākonis veidojas no 6 līdz 10 planētu starojuma krustpunkta, bet 16 tas ir pārsteidzoši. Domāju, pat ļoti pieredzējis pilots nokļūstot šādā starojuma mākonī, vienkārši pazaudē koordināciju. Šoreiz, manuprāt, nostrādāja enerģētiskais starojums, kas atbildīgs par saskaņotu rīcību, savstarpējo koordināciju un sakariem. Ņemiet vērā, ka lidmašīnā atradās 2 piloti, un mums astrologiem šķiet zīmīgi arī tas, ka abi šie cilvēki nebija labs sadarbības pāris. Pēc astroloģijas viņi bija kaķis un suns. Viņiem bija jārīkojas ļoti saskaņoti, bet horoskopu nesadarība jau pati par sevi rada papildus spriedzi. Un pēkšņi viņi iekļūst enerģētiskajā mākonī, kas izārda jau tā trauslo komunikācijas saikni. Tas bija īss moments, taču tajā zuda koordinācija, sakari un spēja sadarboties. Tā rezultātā tika pieņemti neadekvāti lēmumi. Man jāteic, ka šīs katastrofas cēlonis ir nevis cilvēciskais, bet enerģētiskais faktors, kas ietekmē cilvēku. Saskaņā ar astroloģijas doktora aprēķiniem no katastrofas varēja glābt lidojuma atcelšana, pareizāk sakot, pārcelšana vien uz pāris minūtēm. Pēc mūsu aprēķiniem enerģētiskā starojuma krustpunktu samezglojums ilgst 4 minūtes. Šādu samezglojumu ir daudz un ar dažādu raksturu. Varbūt šāds negatīvās enerģijas samezglojums, kas ir bīstams, varbūt arī pozitīvās enerģijas samezglojums, kā arī tāds, kurš dod citādu labvēlīgu ietekmi. Šādas samezglojuma pārvarēšanai lidmašīnai nepieciešamas 4 minūtes. Ja mēs zinām, ka šādi enerģētiskie samezglojumi veidojas un zinām to ietekmi, varam arī prognozēt savu lidojumu. Lidmašīnai nokļūstot šajā samezglojumā, kur krustojas 16 planētu negatīvais starojums, nekas traks nebūtu noticis, ja viņa vienkārši kreisētu.
Taču, ja šajā punktā sākas pātrinājums, piezemēšanās, kāda virāža vai citi manevri, kas jau tāpat rada pārslodzi organismam, kad zinātniski ir pierādīts, mainās visa organisma, arī tā iekšējo orgānu darbība. Vienkārši sākas haoss. Uz pāris minūtēm cilvēks nesaprotamu iemeslu dēļ zaudē koordināciju. Rodas apjukums. Plus vēl mērierīces var sākt niķoties. Rezultāts nav tālu jāmeklē. Domāju, 13. novembrī tieši tas arī notika. Turklāt planētu starojums ietekmē nevien dzīvos organismus, tātad arī cilvēku, bet arī tehniku. Tādēļ nebūtu arī nekāds brīnums, ka iekļūstot negatīvajā starojuma mākonī, kaut kas no ierīnas iziet arī lidmašīnai. Tā kā starojumu krustpunkti ir elektromagnētiski, uz tiem reaģē arī lidmašīna. Tāpat reaģē arī mērierīces un tehnikas konstrukcijas. Aviācijā ir jēdziens kā lidmašīnas elpošana. Tas nozīmē, ka uz īsu mirkli viss sāk vibrēt. Vienlaikus ir ietekmēts gan cilvēks, gan lidmašīna, un šajā momentā jebkas var notikt. Šobrīd ir centieni pāriet uz autopilotiem, taču jāsaprot, ka arī šāds robots reaģē uz enerģijas sablīvējumiem. Šādos momentos vaina ir jāmeklē nevis cilvēkā, bet enerģētiskajā laukā. Kad šādu lauku ietekme tiks atzīta, mainīsies arī kopējā situācija un uzlabosies drošība. Zināmā mērā var teikt, ka cilvēks šāda lauka ietekmē spēj rīkoties labāk par robotu, jo cilvēkam ir arī iekšējā sajūta, jeb intuīcija, ko cilvēks lieto. Tādēļ lidojumu robotizācijai šobrīd vēl nav pienācis īstais laiks. Uz visu iepriekš sacīto, protams, var skatīties arī ar skeptisku smīnu, taču pagātnē ir fiksēti gadījumi, kad astroloģija ir mainījusi notikumu gaitu. Arī šodien esot aviosabiedrības, kurās ārštatā strādā astrologi, viņu galvenais uzdevums aprēķināt, kad palaist ražošanā jaunu lidmašīnu vai kad tai doties pirmajā lidojumā. Oficiāli par to gan neviens nerunā. Lielie vadītāji, protams, piesaista astrologus. Tas redzams arī kosmosa pētniecības stacijās. Piemēram, kad notika darbs pie amerikāņu kosmosa kuģa Challenger palaišanas, 3 mēnešus pirms starta 30 pasaules vadošie astrologi, tostarp arī mans skolotājs Udo Rudolfs no Hamburgas, nosūtīja brīdinājumu, ka Challengers uzsprāgs. Taču te nospēlēja prestiža jautājums. Kuģis bija jāpalaiž, un brīdinājumi netika ņemti vērā. Mēs visi zinām, ar ko tas beidzās. Jāteic, gan ir vēl kāds moments, kurā var sazīmēt astroloģijas ietekmi uz aviācijas nozares attīstību. Ūdensvīra zvaigznāja ēra ir gaisa stihijas ēra, tāpēc mēs varam teikt, ka aviācija ārkārtīgi strauji attīstīsies. Būs daudz lidojumu. Mēdz uzskatīt, ka būs gaisa pilsētas, cilvēce pametīs Zemi un pārcelsies uz debesīm, kur daudz plašuma. Īpaši aktuāli ir atzīt un izzināt enerģētisko starojumu laukus, nozīmi un ietekmi. Debesis tomēr ir mums sveša stihija, un mums jāpierod pie procesiem tajās. Ūdensvīra ēra sākās 1899. gadā un turpināsies vēl pāris tūkstošus gadu. Zinot, ka pasaulē pirmā lidmašīna pacēlās gaisā 1903. gadā, tātad 4 gadus pēc tam, kad Zeme iegāja ūdensvīra zvaigznāja ērā, un apzinoties, ka pēdējos 100 gados aviācijas nozara patiesi ir attīstījusies milzu soļiem, nevar noliegt, ka paziņojums ūdensvīra zvaigznājas ietekmē debesu stihiju šķiet diezgan ticams. Kaut, protams, katrs pats var izvēlēties, kam piekrist, bet kam nē. Noslēgumā astroloģijas doktors vien atklāja, ko zvaigznes sola nākamajiem gadiem. Nākamos 5-6 gadus būs saspringts laiks, planētu stāvoklis būs ar negatīvu ietekmi. Sagaidāmas dažādas pārmaiņas, iespējamas dabas stihijas, taifūni, tsunami un tam līdzīgi. Domāju, līdz 2020. pat 21. gadam planētu izvietojums nebūs labvēlīgs. Taču no tā nevajag arī bīties, vienkārši tam jāpievērš uzmanība un atbilstoši jārēģē. Kā nekā brīdināts cilvēks ir pasargāts cilvēks. Protams, par astrologu prognozēm var smīkņāt, tām var neticēt. Un tomēr varbūt dažkārt viņu vārdos ir vērts ieklausīties. Bet nu gan laiks konkursam. Vispirms vēlos pateikt milzīgi paldies visiem tiem skatītājiem, kas ir bijuši aktīvi iepriekšējos raidījumos un sūtījuši mums atbildes
uz iepriekšējo konkursu jautājumiem. Un jāatzīst, vēstuļu ir bijis ļoti daudz, un parasti pareizās atbildes cīnās burtiski pa sekundēm, lai tiktu pie balvas. Iepriekšējā raidījumā visvairāk paveicās Martai, kur bija pirmā, kas pareizi atbildēja uz jautājumu par to, kādēļ lidmašīnai IL-18 dzinēja gondolas, kas atrodas tuvāk fizilāžai, ir lielāks nekā tās, kas novietotas nostāk. Pareizi atbild tas tādēļ, ka tām gondolēm, kurās atrodas tuvāk fizilāžai, ir jāspēj sevi ietilpināt arī šasijas. Marta bija pirmā un pareizes atbildēja. Viņa balvās saņēma Transporta un sakaru institūta dāvāto iespēju pamēģināt savas spējas lidmašīnas simulatorā. Ja arī tu vēlies pārbaudīt savu pilota varēšanu, esi pirmais, kurš pareizi atbild uz nākamā konkursa jautājumu. Un proti, cik Baltijas valstīs ir augstākās pilotāžas aviācijas grupas un kurā vietā tās bāzējas. Esi pirmais un balva būs tavējām. Kā ierasts, visas atbildes gaidīsim e-pastā lidojumaplāns@lidojumaplāns.lv. Ar to arī šo raidījumu man jābeidz. Liels paldies, ka bijāt kopā ar mums. Uz tikšanos jau pēc nedēļas. Lai jums jauka šī nedēļa. Ata!